Sveiki visiem! Mēs esam atpakaļ. Mūsu pirmais ieraksts šodien tāds ar tehniku. Šodien mēs atrodamies sporta arēnā Ogre ārpusē. Un šeit notiek ārpusē un arī iekšā Ghetto Games. Un pie mums ir ciemās atnācis viens no organizatoriskās puses. Jā. Mani sauc Edgars Sniegs, Misters Sniegs, Misters Radiobals, zināms dziesmās, bet Ghetto Games es palīdzu veidot saturu, domāt idejas, sadarbības partnerus piesaistīt un, principā, arī reizēm vadīt. Tad pirmais jautājums būtu tāds, kā tu nonāci vispār šeit Ghetto Games? Ghetto Games. Es nonācu 2016. gadā, un mans ceļš sākās ar Štuka par bazaru. Tas ir tāds lielākais brīvrunu battles ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un iespējams pasaulē. Un vairākus gadus mani Antons no futbola, kurš arī tajā brīdī taisīja šos battles, viņš man aicināja piedalīties, jo viņš zināja, ka es biju agrāk freestylojis, bet man vienmēr bija kaut kādi citi plāni. Un tad 2016. gadā es aizgāju uz Grīziņu, uz Kolizeju. Tad vēl Kolizejs nebija, tad bija vienkārši arēna. Un uzreiz tiku finālā pret Edevārdiem. Un kopš tā laika pamazam es esmu kaut ko darījis, bet tā lielākais iegūms bija, kad es satiku savu sievu Ghetto Games, mēs apprecējāmies un tagad arī kopā strādājam, un gadu no gada tie pienākumi tikai nāca klāt. Kas būtu bijis tad, kad minēja, kad nāk pienākumu klāt, kas tad ir bijis tas pirmais, un salīdzinājot, kā ir tagad un kā bija iepriekš, kas tad bijis tas sarežģītākais no visiem? Piemēram, agrāk, tad, kad mēs devāmies uz reģioniem, tad vienmēr ir tāds atskata video. Un es varēju, piemēram, uzrakstīt atskata video tekstu, jeb voiceover, aizkadra balsi, par savijot kaut kādus smieklīgus faktus un notikumus. Šoreiz, piemēram, es uzrakstīju tādu īsu repčiku par to, ko mēs šodien redzam, un Rolands savukārt tam virsū liek bildi. Bet, ja tā globāli ņem, tad esmu organizēju, sākotnēji, piemēram, es piedalījos Štukā par bazaru, esmu vairākas reizes jau to organizējis un domājis visus konceptus un viesus un tā tālāk. Un, ja mēs raugamies uz sadarbības partneriem, tad tie ir vairāk nekā 15 sadarbības partneri, kur katram ir jādomā par saturu sociālos tīklos, lai arī būtu brandings pasākumā, lai viņi būtu redzami, lai viņi būtu tā dabiski un organiski integrēti, nevis vienkārši kaut kur nolikti, jo katrs sadarbības partneris un katrs Ghetto Games atbalstītājs ļauj mums veicināt tā teikt veselīgas aktivitātes jauniešu vidū, jo iespējas, ko darīt, ir pa pilno. Un mēs esam viena no tām, domāju, ka ne tā sliktākā, un mums ir kaut kādi savi principi, savas vērtības, kas iet varbūt pretēji tai laika ritējumam un laika straumē, piemēram, par kaut kādu sadarbības partneru izvēlu vai par alkoholu mēs nerunājam, bet vai tas ir vai nav totalizators un tam līdzīgas tēmas, kā mēs cenšamies no tā izvairīties un maksimāli arī veselīgus sadarbības partnerus un dombiedrus pulcināt mums apkārt. Minēja, ka par tiem sadarbības partneriem, vai kā bija pašā sākumā vispār dabūt to sadarbības partnerus un kā tas noticis, kad ir jau līdz 15 un cik tā bija pašā sākumā bija iespējams dabūt? Pašā sākumā es nebiju, bet es zinu tos stāstus, ka Raimonds Elbakjans aizgāja uz Svetbanku un pajautāja pēc atbalsta. Viņam pateica, jā, mēs varam iedot jums 15 lietu sargus. Un tad viņš arī izgāja ārā pa durvīm, jo tas ir smieklīgi. Bet principā Ghetto Games finansējums, ja mēs tā raugamies, nāk no vairākiem avotiem. Viens ir pašvaldība, arī šodien šeit Ogre iesaistās šī pasākuma rīkošanā finansiāli. Tāpat mēs piesaistām komercsponsorus, mēs rakstām dažādus Eiropas un valsts projektus,
Un ir arī tādi ziedotāji, kuri vienkārši uzskata, ka Geto Games ir tas, kas ir nepieciešams, un viņi publiski nezīmējās, bet viņi noziedo vai apmaksā kādus rēķinus par krakliem vai par kādām citām lietām, par balvām. Un vēl arī ir dalības maksas. Tātad tie ir kaut kādi 5-6 finanšu avoti, kurus kopā liekot arī tad veidojas tas gros. Un jāteic, ka katru gadu, protams, ka vajadzības kļūst arvien lielākas, izmaksas kļūst arvien dārgākas un prasības kļūst arvien augstākas. Tā kā mēs ejam tikai soli pa solim uz priekšu. Un kas ir, piemēram, no komercijā, kā piemēram sponsori un visi šie, kas ir tie galvenie parasti, kur piekrīt jums un labprāt piesakās jau paši, pat vēl nav nonākuši, ka tūlīt būs Geto Games, bet jau saka, mēs esam gatavi? Mums ir vairāki tādi ilgadēji partneri. Viens no tiem ir Maxima. Tāds veikals, kas finansiāli ar balvām iesaistās ļoti. Mums arī ir tādas jauniešiem speciālas aktivitātes, kā jauniešu basketbols un slamdanks. Tas ir ļoti forši. Mums ir jau 2. gadu un būs arī nākamgad sadarbības partneris Balcija ar apdrošināšanu, ar kuriem mēs kopā arī vairāk iesaistamies tieši Geto Games festivāla Ventspilī rīkošanā, jo tur ir arī ekstrēmā sadaļa, tur ir skateparks, un viņiem ir ļoti daudz piemērot arī produkti, ko jaunieši var lietot ekstrēmo sporta veidu saistībā. Tad mums ir, protams, Latvijas nafta. Šobrīd tas pāries uz Kūlu. Mums ir Rāmkalni, Skrīvers, Saldumi. Dzintars ir tāds liels uzņēmums. Mums ir Nike. Mums ir Mārtiņa Beķereja ar Latvijā ražotiem, ceptiem, izdomātiem dažādiem konditoreiz gardumiem. Tā kā es jau šeit pie 10 aizgāju un Baltikovo mums ir liels sadarbības partneris. Es negribu kādu piemirst, jo viņi tiešām ir daudz, un viņi izvēlas ar mums strādāt tādēļ, ka pirmkārt tās vērtības saskana, jo Geto Games, jūs tad, kad atnākat uz šo pasākumu, jūs redzat krāsas, jūs dzirdat, ir forši muzons, ir forši vadītāji, šodien Lauris Zalāns ar Haraldu Kārli vai Antons pie futbola. Te viss notiek, te ir dzīvība, un liekas, tas ir kaut kas viegli pārdodams, bet īstenībā Geto Games tas nav par komerciālu projektu. Tās krāsas ir nepieciešams jums, jauniešiem, lai jūs atnāktu līdz šejienei. Un vienalga, vai tie ir labi situēti, vai slikti situēti, vai perspektīvi, vai varbūt kaut kādā brīdī apmaldījušies jaunieši, visiem ir jāpulcējas kopā, tāpēc, ka jūs paši arī savā starpā esat tie labākie skolotāji. Un mums ir jārada platforma, un tāpēc mums ir tik daudz forši sadarbības partneri, kur arī saredz, ka tā platforma ir svarīga un viņu klātesamība to spēj nodrošināt. Tad man ir jautājums vairāk par, tu minēji no sākuma, ka tu esi tā balss satura veidotājs un uz to pusi vairāk, tas sanāk vairāk komunikācija tieši ar visiem jauniešiem un visu tādu. Un mans jautājums ir tāds, kā vispār var no satura no sākuma, pašā sākumā, kā tu izdomāji, tieši tā ir jāveido, lai varētu piesaistīt tos jauniešus, jo parasti mēs jau zinām, ka kaut kādu saturu uztaisīt tā, lai jaunietim tas pievērš uzmanību, tas ir diezgan sarežģīti. Izaicinoši, jā. Man ir 38 gadi, un es vēl varu uztaisīt kādu saturu, kas patīk arī jauniešiem, bet pārsvarā es tomēr konkrēti fokusējos uz jauniešu vecākiem, jo arī viņi seko līdzi, kas ir Geto Games. Viņi ir arī izauguši jau vairākas paaudzes ar Geto Games, līdz ar to es uz to vairāk fokusējos, bet principā jau to saturu rada paši jaunieši. Tad, kad tu atnāc uz šo pasākumu, tur ir tik daudz puišu meitenes, viņi taisa kaut kādu ņigu, un mums tikai ir jāies, jādod impulsu, vai jāuzdod kāds jautājums, vai jāpalūdz uztaisīt kāds triks, un tas saturs tur jau veidojās. Tādā ziņā mēs nedomājam kaut ko tādu super ekstra, lai tas jaunietis, kā saka, lai pavilktos uz to. Jo jaunieši jūs jau redzat un jūtat tur, kur ir tāds mākslīgums, ka tas īsti nestrādā. Līdz ar to, ja agrāk, piemēram, lai veidot saturu, bija filmēšanas brigāde, kas filmēja, montēja, pēc tam bija 15-20 minūšu atskati. Šobrīd jau mēs to visu darām ar telefonu. Un tādēļ tieši satura veidošanā iesaistās vairāk nekā 3 cilvēki uz katru pasākumu. Šodien man šķiet tie ir kādi 5. Un tad jautājums, varbūt jūs zināt, kur tā bija pirmā reize, kad jūs izbraucāt prom no Grīziņkalna? Un kāpēc tieši uz turieni? Kas bija tas mudināšana?
Atkal es teikšu, pašā pirmsākumos 2009. gadā es Grīziņkalnā nebiju, bet kāpēc tas projekts vispār sākās? Tanī vietā tur bija miskaste, tur bija prostitūtas, tur bija dzērāji, tur bija narkomāni, un tā vieta bija vienkārši nekāda. Un tur darbojās jauniešu organizācija Vantas, kas uztaisīja pirmo skateparku Grīziņkalnā. Un 2009. gadā gan sabiedrībai, gan arī pasaulē un valstī izsita korķus. Tā tēlēni izsakoties, jo bija ekonomiskā krīze, daudz pazaudēja darbu. Izbrauca no Latvijas vairāk 100 000 cilvēku, kuri bija spiesti doties strādāt ārzemēs, lai apmaksātu tos visus kredītus, kas bija paņemti hipotekārie par mājām un tā tālāk. Līdz ar to tā bija dziļa bedra, un tanī brīdī Raimonds Elbakjans arī bija palicis bez darba. Viņš sāka rīkot draugiem turnīrus. Un īsā brīdī no man liekas, tas bija kaut kāds 2., 3. turnīrs, kad jau bija pāri kaut kādas 140, 150 komandas, kas ir nereāli. Lūk, un tas bija pirmais gads, un tad attiecīgi viņi sāka braukāt pa visu Latviju. Ir tāda filma YouTube arī Geto Games kanālā. 300, cik tur bija? 300 pasākumi 60 dienās. Varētu būt apmēram tā, ka principā gan katru dienu tev bija kādā Latvijas nostūrī Geto Games pasākums. Un es tāpēc nezinu, kur tas bija pirmoreiz, bet tā doma galvenā ir tāda, ka tā platforma ir jādod maksimāli pieejama visiem jauniešiem. Tas nav tā, ka Rīgā kāds ir privileģēts un nezinu, piemēram, Ogrē nav. Nē, Ogrē arī jābūt getiņam, arī Liepājā jābūt getiņam un Limbažos jābūt getiņam, visur jābūt getiņam. Kur tad, teiksim tā, varbūt tad vienkāršāk, kuri tad pēdējo reizi bijis, kur pavisam jauna vieta, kas ir tā jaunākā vieta, kur bijis Geto? Pati jaunākā vieta bija pagājušā gadā. Mēs devāmies pirmo reizi ārpus Latvijas ar 5 Geto sporta veidiem. Tā bija Tallina. Tu esi bijis Tallinā, ir tas jūras muzejs Lenusadema. Jā, mēs tieši pie Lenusademas tur tādā ūdens pusē, kur ir tie smukie kuģīši. Tur mums bija pagājušā gada pirmais pasākums, un šogad mēs atgriezāmies. Un, ja pagājušā gadā tas bija kopā ar tādu gada tirgu un alus dzeršanu, tad šogad jau mēs bijām paši par sevi. Un bija ļoti, ļoti foršs tāds piepildīts notikums, un nākamajā gadā Tallina būs Eiropas sporta galvaspilsēta, un mēs plānojam arī atgriezties. Tā arī Igauņi mūs gaida tur. Bet, ja mēs raugamies uz reģioniem, tad Ogrē mēs esam bijuši. Vakardien mēs bijām Bauskā, pirms tam arī mēs bijām bijuši Bauskā. Vēl šajā sezonā mēs būsim Jēkabpilī, būsim Valmierā, būsim arī Ventspilī. Tad jautājums tāds, kā jūs vispār izdomājat, ka varētu braukt ārpus Latvijas, vai jūs uzaicināja, vai jūs pašiem bija tāds vai varbūt aizmaucam kaut kur? Vēlme bija lielāka par Tallinu, vēlme bija arī par Helsinkiem, vēlme bija par Viļņu, bet vienmēr, tad, kad tu vēlies kaut ko darīt, tad tās ir tādas divu virziena attiecības. Tu vari ļoti, ļoti gribēt, bet ja otra puse negrib, tad tur nekas nesanāks. Un līdzīgi mēs vienkārši nespējām novienoties par kaut kādām aspektiem, un tāpēc pagaidām mēs vēl nebijām Viļņā vai Helsinkos, bet turpretī, piemēram, cits tāds projekts, kas jau šogad notiks 3. reizi, ir Ielu futbola Eirolīga. Mans kolēģis Antons, viņš ir, es gribētu teikt, varbūt pats galvenais ielu futbola pārzinātājs Eiropā, jo viņš ir spējis sapulcēt pie galda domu biedrus no aptuveni 50 valstīm, izveidojis Pasaules ielu futbola asociācija un 2 gadus rīko Ielu futbola Eirolīgu. Pagājušā nedēļā Grīziņkalnā bija jau 2. fināls. Tas nozīmē to, ka tad, kad mums augustā beidz šeit Grīziņā sezona, tad visas futbola borti, tribīnes un pārējās lietas tiek sakrāmētas lielajā fūrē vai vairākās fūrēs. Visi sēžas mašīnā komanda un tad mēnesi brauc cauri Eiropai. Gandrīz katru dienu jaunā valstī, jaunā pilsētā. Tur rīko turnīrus, spēcīgākās komandas, kvalificējas finālam. Un tāds fināls mums notika pirms nedēļas Grīziņā. Un kur ir bijis vistālākā valsts Eiropā, kur jūs aizbraucāt? Geogrāfija nav mana stiprā puse, bet man šķiet, ka tā, ja skatāmies, Itālija ir diezgan tālu, vai ne? Itālija man šķiet bija pati tālākā, bija pasākums Romā, tādā ļoti skaistā vietā, tā kā tāds gliemežvāks no augšas. Tur atkal jāpaskatās Geto TV YouTube kanāls, tur arī aftermovie ir redzami. Tas bija iespaidīgi. Kā jau saprotams, ka ceļš bija garš, vai nebija gadījumā arī tā, ka bija kāds ķibeles, un kā tad, ja bija ķibeles, kā jūs tikāt ar tām galām, piemēram, mašīnai, nezinu, ja pa saplīs vai kaut kas tam līdzīgs nebija?
saskāries? Par to noteikti Raimonds pie jums atnāks. Viņš varēs daudz vairāk izstāstīt. Tad ir tādam intro. Bija smieklīgi, kad ir jāizbrauc mašīnai no Grīziņkalna un viņa noripo pāris metrus un saplīst. Tā kā tur bija ļoti daudz izaicinājumu, bet tāpēc tas ir Getiņš vienmēr tiek galā un ar visu to, kad vēlāk mēs izbraucām, tāpat pasākumi notika, bija forši un tā bija superīga pieredze, starp citu arī jauniešiem, jo mūsdienās neformālā izglītība, es nezinu kā Ogrē jums ir, bet neformālā izglītība ir viens no tādiem ļoti labiem instrumentiem, kā tu vari apgūt dzīves prasmes, ne tikai varbūt savu teoriju, un tad Geto akadēmija ir viens no tādiem pīlāriem, kur to var apgūt. Un kā jau manējām, ka šeit Ogrē lielietus, un cik bieži ir saskārušies tieši, piemēram, Grīziņkalnā, ja baigi nav, kur paslēpties, ja tāds negaiss uznāk, tad kas tad notiek? Tad spēlējam. Pro daļa nevar notikt, pro ir, tāpēc viņi ir pro, bet principā viss, vai tas būtu futbols, florbols, vai tas būtu basketbols, visi spēlē uz asfalta, visi spēlē lietu, un neviens nečīkst. Tie, kas čīkst, tie nespēlē, bet tādu ir ļoti maz, un ko daudz arī tādi, kā varētu teikt, spēlētāji no izlases, piemēram, mūsu 5-5 lielās izlases, vai tas būtu Šķēle, vai Tima, vai vēl kādi spēlētāji, vai tas būtu Žagars, vai tas būtu Einers, vai vēl citi basketbolisti, viņi visi ir gājuši cauri Grīziņkalnam, un viņi saka, ka tas vienkārši iedod tev rūdījumu. Un, protams, ka tur var būt traumas un tā tālāk, bet ne jau uz traumām tā kā spēlē. Īstenībā Grīziņkalnā tā pašregulācija arī šeit šodien spēles notiek bez tiesnešiem, un tas ir ļoti būtiski, ka ja tu pēc spēles, ka tu vari paspiest roku pretiniekam, nevis, ka tu gribi ar viņu izkauties. Tā ir tā doma, kāpēc nav tiesneši, lai ja ir kaut kāda strīdus situācija laukumā, tu viņu atrisini turpat uz vietas un vienkārši tālāk un neturi kaut kādu rūgtumu sevī. Un tas arī diezgan palīdz dzīvē. Tā kā rūdījums, lietus nekad nav nevienu aizbaidījis. Un kas tad būtu tev tāda lielākā mācība, ko tu iegūsi no Geto Games tieši, vai arī kas ir no kā tu tagad zini, kā varētu izvairīties vai kaut ko savādāk izdarīt tieši no Geto Game pieredzes? Es zinu to, ko es esmu iemācījies, ka vienmēr var izdarīt labāk. Vienmēr var izdarīt labāk, jo tu centies, bet Getiņš tas nav tāds standarta darbs, ja tu konkrēti strādā Geto Games. Jo man ir bijusi pieredze būt dažāda veida uzņēmumos, un nereti tev šķiet, ka tā tad es sāku kā, nezinu, asistents vai vispār interns, tad es esmu asistents, tad es kļūstu par kaut kādu menedžerīti, tad es kļūstu par lielāku menedžerīti, tad es kļūstu par kaut kādu vadītāju, un tad es iespējams kļūstu par supervadītāju. Un tā izaugsme pārsvarā ir tā kā uz augšu, vertikāli. Tad Geto Games ir tā, piemēram, kas tev dzīvē patīk? Teiksim tā, māksla. Tas ir tas galvenais, jā. Okay. Tu izdomā, un no mākslas konkrētāk zīmēšana, dziedāšana? Arhitektūra. Tu gribētu uztaisīt Geto arhitektu kaut kādu super stāstu. Tev ir koncepts. Tas nozīmē, ka Getiņa ietvaros tu vari izaugt par Geto arhitektūras CEO. Un tu vari piesaistīt savus sadarbības partnerus, tev būs platforma, ja tev būs idejas, respektīvi, tev nav nekāda robežu. Tādā standartizētā darbā tev vienmēr būs robežas, tāpēc Getiņš ar to arī atšķirās, ka neviens tev nevar pateikt, kā ir jādara, un ir savā ziņā brīvība, jo tu vari vienmēr pats pieņemt lēmumu, bet no otras puses tā ir daudz lielāka atbildība, jo tomēr lietām ir jākustas uz priekšu. Tā kā es pats personīgi jūtos labi šādā te vidē, jāstrādā ļoti daudz. Tas nav tā, ka mēs atnākam, nezinu, pirmdien, vakardien, sestdien mums bija pasākums, šodien svētdien mums ir pasākums, un rītdien mēs varbūt 10 būsim birojā, bet visticamāk 9 būsim birojā un turpināsim darbu. Tas nav tā, ka tu vari kaut ko pastrādāt un tad baigi iet atpūsties. Nē, kamēr citi guļ, tikmēr mēs strādājam un tāpēc arī tas rezultāts veidojas. Bet jā, viena atziņa būtu jāsaka, ka tā ir vienmēr var labāk. Un kas būtu tas neaizmirstamākais notikums, kas ir tieši noticis Geto Games? Geto Games? Viens ir tas, ka es sastapu sievu, to jau es pieminēju. Katrs tāds liels pasākums ir super foršs notikums. Man personīgi ļoti patika. Tas bija laikam
21. gada rapa battles, kur bija Ābra, Viesulis, Zirnis un vēl pāris dalībnieki. Tie bija tādi svētki, tas bija pēdējais mans Grīziņkalna lielais battles kā dalībniekam. Varbūt kaut kādā tuvākā laikā atgriezīšos, bet es domāju, ka tas lielākais notikums vēl ir tikai priekšā. Ļoti iespējams nākamā piekdiena, 7. jūnijā, Grīziņkalnā būs All Stars, jeb 10 gadas lielākais brīvrunu battles, ko es taisu. Un tur būs, mums tāda 10 gados ir bijuši 5 čempioni, tie visi būs šeit, arī tie, kuri 10 gadus nav repojuši, bet viņi trenējās, viņi brauc no ārzemēm, un plus vēl mēs esam piepulcējuši 3 citus spēcīgus reperus, un tad jau mēs taisīsim batlu, taisam arī filmu. Starp citu, ja par filmām runāt, noteikti arī tāds emocionāls mirklis bija, kad mūsu 3x3 basketbola izlase, kas ir nākus no Grīziņkalna un īstenībā Geteņā arī izveidota un dzīvojusi, kad viņi ieguva olimpisko zeltu. Tad asaras bija visiem acīs. Tanī brīdī bija Gruzijā, kolēģi bija Latvijā, kāds bija vēl kaut kur, bet ārpus valsts, bet visi skatījās un tās emocijas bija neaprakstāmas. Un tāpēc mēs uztaisījām 2 dokumentālās filmas. Viena bija pirms olimpiādas, un otra bija pēc. Un pēc tam vēl uzrakstīja grāmatu. Īstenībā tie notikumi, tagad, kad tā runā, viņi ir tik daudz, ka vienu izcelt nav iespējams, bet tad, kad jūs gribēsiet nākt strādāt, pamēģināt lietas Geteņā, tad jūs to varēsiet ritīgi izbaudīt. Un tad, pieņemsim, kāds būtu tas, ko tu teiktu kā motivācija, pieņemsim, kas klausās šobrīd, bet nav Geto Games, tad kāpēc viņam vajadzētu būt šeit? Geto Games ir tāda laba, es teiktu, atskaites sistēma, lai tu saprastu, kas tev dzīvē patīk un kas tev dzīvē nepatīk. Piemēram, ja tu atnāc un vienu vasaru ritīgi nostrādā skrūvējot tribīnes, un tu saproti, ka tev ne tikai skrūvēt tribīnes, bet vispār tādi tehniskie darbi galīgi nav tavi. Tad tu caur to grūto darbu būs uzkačājis ļoti lielu motivāciju, lai ietu, mācītos un tiešām apgūtu to, lai varētu strādāt darbu tādu, ka tev nekad nav tās tribīnes vairs jāskrūvē. Vai ne? Tas ir viens. Un otrs, tas, ko es minēju, ka tā ir tā iespēja ne tikai kaut kādā standarta rāmītī atnākt uz darbu, izdarīt un aiziet mājās, bet ka tu vienmēr vari likt klāt, un šeit tiešām ir iespējas. Tas nav tikai tāda vārda pēc. Ja tev ir laba ideja, vienmēr atradīsies arī resursi, lai to vismaz pamēģinātu. Tad paldies, liels paldies par šo sarunu. Tiešām es domāju, ka viņi bija ļoti pilnvērtīgi un daudz uzzināt. Pirms man pašai bija ļoti interesanti paklausīties par to pieredzi. Jā. Un paldies, liels! Paldies un lai jums labi iet!